Sestdiena Irānā sākās ar sprādzienu. Es to domāju burtiski. Šorīt vairākas eksplozijas satricināja pilsētas visā valstī, tostarp galvaspilsētu Teherānu. IRGC apgalvo, ka tās ir tikai gāzes noplūdes, bet klīst baumas par dronu uzbrukumiem un atentātu mēģinājumu pret IRGC komandieri. Pirmais sprādziens notika daudz dzīvokļu ēkā Bandarabasā. Tā ir liela ostas pilsēta Irānas dienvidos. IRGC oficiāli apstiprināja tikai dažus šādus sprādzienus. Vietējās amatpersonas Irānas mēdījiem paziņoja, ka vismaz viens cilvēks ir gājis bojā un 14 ir ievainoti. Viņi saka, ka cēlonis vēl nav zināms. Lūk, kāpēc tas piesaistīja visu uzmanību. Uzreiz pēc sprādziena sāk izplatīties spekulācijas, ka tas bija vērsts pret Ali Reza Targiri, Irānas jūras spēku komandieri. Ēka, kurai uzbruka pilsētā, visticamāk piederēja IRGC un drošības dienestiem. To bija apjozuši ar dzeloņstieplēm un citiem drošības līdzekļiem aizsardzībai. Tas pastiprināja spekulācijas, taču IRGC ātri noliedz baumas, apgalvojot, ka slepkavība nav notikusi. Komandieris joprojām ir dzīvs. Tad mēs nonākam pie otrā sprādziena, kas notika dienvidu pilsētā Ahvāzā. Šīs bija lielākais sprādziens. Irānas ziņo sauc par šausmīgu, taču izmeklēšana turpinās. No gruvašiem dzīvus izglāba 2 cilvēkus, bet 4 vienas ģimenes locekļi gāja bojā. Trešais sprādziens notika Teherānā, un to ir grūtāk pārbaudīt. Ir attēli, bet nav video, un 2026. gadā attēlus viltot vieglāk nekā video. Daži apgalvo, ka pirms ugunsgrēka tika redzēti droni. Nav oficiāla apstiprinājuma, tāpēc jāgaida. Kad pabeidz šo video, notika vēl viens sprādziens Komas pilsētā. Video un ziņojumos redzams, kā teritorijā paceļas lieli, melni dūmi pēc milzīga sprādziena. Turklāt apkārtnē patrulē izlūkošanas helikopteri, cenšoties noskaidrot, kas noticis nepareizi, kurš par to atbild. Izraēla oficiāli noliedz iesaisti. Tas nenozīmē, ka viņi noteikti nebija iesaistīti, bet oficiāli apgalvo, ka tas nav viņu darbs. Izskatās, ka tās nav Amerikas Savienotās valstis. Pat tiešsaistē pro-irāniski cilvēki neapvaino Vašingtonu. Tad kas to izdarīja? Nezinām, bet vienā dienā 4 vai vairāk sprādzieni dažādās pilsētās. Kamēr valsts gatavojas karam, man tas nešķiet kā nejaušība. Prezidents Trumps noteica jaunu termiņu Irānai sākt sarunas pirms militāras rīcības. Lūk paziņojums. Bet pirms mēs pie tā ķeramies, lūdzu nospiediet abonēšanas pogu zemāk. Tas patiešām palīdz mums algoritmā. Tagad paskatīsimies klipu. Vai Irānai noteikts termiņš vienošanās noslēgšanai pirms iespējamās rīcības? Tikai viņi noteikti zina. Vai jūs to esat paziņojuši otrai pusē? Esmu paziņojis. Par. Ja plānojat samazināt federālo klātbūtni tur, Redzēsim, kā viss izvērtīsies. Viņiem kaut kur ir jāatrodās. Viņi tikpat labi var atrasties netālu no Irānas. Bet tā ir sarežģīta situācija. Pagājušajā nedēļā apturēja 837 cilvēkus no pakāšanas. Viņi grasījās pakāt. 830. Viss bija sagatavots. Es domāju, skatos uz cilvēkiem aiz sevis. Viņi saka, kādas sacīkstes ir patīkamākas par šo? Viņi plānoja pakārt 837 cilvēkus. Es brīdināju, ka par to būs nepieredzētas sekas. Viņi atteicās no nodoma. Tiek nogalināti daudzi cilvēki. Redzēsim, kas notiks. Viņi patiešām vēlas vienošanos. Vēstījums ir skaidrs. Laiks iet, diplomātijai iespēja ātri beidzas. Irāna nav piekritusi vienošanai. Armāda joprojām pozīcijās, sprādzieni notiek Irānas pilsētās. Spiediens ir no visām pusēm, un šīs ir galvenās pārmaiņas, kas notika vakar. Saūdarābija, kas līdz šim ir lobējusi Donaldu Trumpu, lai viņš neuzbruktu Irānai, šķiet ir mainījusi savu nostāju. Pirms dažām dienām Saūdarābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Omāna aicināja Trumpa administrāciju atturēties no uzbrukumiem protestu laikā. Viņi baidījās par reģionālo eskalāciju. Šī nostāja ir mainījusies. Pēdējās nedēļās Saūdarābijas aizsardzības ministrs apmeklēja Vašingtonu un tikās ar Trumpa administrāciju.
Pēc tikšanām viņš komentēja, ka Saudarābija tagad atbalsta triecienus. Viņa arguments: ja Trumps publiski draud ar militāru rīcību un pēc tam atkāpjas, tas tikai padara Irānas režīmu stiprāku. Tas rāda, ka amerikāņu draudi Saudarābijai ir tukši, kas ir bīstami. Viņi jau 10 gadu ir augstā karā ar Irānu. Ajatols atklāti runā par islāma revolūcijas izplatīšanu tuvajos austrumos, arī Saudarābijā. Āķis ir tāds, ka Saudarābija un Persijas līča sabiedrotie joprojām baidās no eskalācijas. Tāpēc Persijas līča aizsardzības ministrs un amatpersonas brīdinājuši, ka uzbrukumi var pāraukt reģionālā karā, ko viņi vēlas novērst. Persijas līču valstis iestrēgušas. Ja Amerikas Savienotās valstis nerīkojas, Irāna kļūst spēcīgāka. Ja Amerikas Savienotās valstis uzbruk un situācija pasliktinās, viņu valstis kļūst par mērķi. Nav labas izvēles, tikai mazāk slikta. Un varbūt tieši tāpēc Saudarābija tikko parakstīja jaunu līgumu par vēl vairāk Patriot raķetēm, būtībā pretgaisa aizsardzības sistēmām. Vai viņi gaida Irānas triecienu vai vienkārši paplašina aizsardzību? Grūti spriest. Varbūt jūs varat komentēt zemāk, ko domājat, bet man šķiet, ka laiks ir noteikti zīmīgs. Tagad. Saudarābijā notiek pārmaiņas un sprādzieni, bet Irānas amatpersonas beidzot pārkrauca klusēt un izteicās interesanti. Irānas prezidents tikko izteica savu pirmo nozīmīgo paziņojumu pēdējo nedēļu laikā. Viņš vainoja Amerikas Savienotās valstis protestos, nosaucot tos par nemieriem, kas organizēti no ārzemēm. Protams, šādos apstākļos, diemžēl, mēs visi zinām. Protams, diemžēl, mēs visi zinām par šīm tendencēm. Vai tas bija Trumps, Netanjahu vai Eiropieši? Viņi centās provocēt, šķelt, apbruņoja un iesaistīja nevainīgos kustībā, izvedot viņus ielās. Un viņi kūdīja, ka šī valsts ir jāsadala, kā viņi teica, lai radītu nesaskaņas un naidu starp cilvēkiem, lai radītu šķelšanos. Nevienā normālā sociālā protestā neņem rokās ieročus, nenogalina militāru personas, neatstāja ugunī ātrās palīdzības mašīnas. Viņi nededzināja tirgus. Viņi ir protestētāji, kas protestē. Mūsu pienākums ir apsēsties un uzklausīt, ko viņiem ir sakāms. Mums jārisina viņu bažas un jāuzklausa. Nav atzīšanas, ka viņa valdība nogalināja tūkstošiem Irānas iedzīvotāju vai ka irāņi protestēja pret ekonomisko sabrukumu un apspiešanu. Tikai Amerika un Izraēla to dara. Mazliet smieklīgi, ka šajā laikā Amerikas Savienotās valstis centrālā pavēlniecība aicina IRGC izvairīties no eskalācijas jūrā. Tas bija dienu pēc tam, kad Irāna izziņoja 2 dienu jūras mācības ar kaujas šaušanu Hormuza šaurumā. Tas ir šaurums, caur kuru plūst 20% pasaules naftas. Šo mācību vēstījums ir: uzbruciet Irānai, viņi slēgs šaurumu. Līdz ar mācību paziņojumu Irānas ārlietu ministrs arī izteica savu paziņojumu. Viņš sacīja, ka Irāna no 12 dienu kara zaudējuma pret Izraēlu guva vērtīgas mācības. Viņš turpina sakot, ka šoreiz viņi ir gatavi atbildēt ar prettriecienu. Paklausieties! Uzbrukums Irānai pērnā gada jūnijā bija neveiksmīgs. Viņi nevarēja sasniegt nevienu iepriekš noteikto mērķi un galu galā bija spiesti pieprasīt pamieru. Es domāju, ka viņi atkal saskarsies ar tādu pašu vilšanos un nonāks pie tāda paša secinājuma, īpaši šoreiz. Mēs šoreiz esam daudz labāk sagatavojušies un esam guvuši ļoti labas mācības no iepriekšējā kara. Mēs esam guvuši ļoti labu pieredzi. Šobrīd mūsu balistiskās raķetes ir gatavībā. Mēs esam arī pārskatījuši savas stiprās puses un esam daudz labāk sagatavojušies. Šis ir skaidrs vēstījums Amerikai. Uzbrukuma gadījumā sniegsim asu un spēcīgu atbildi. Ceram, ka viņi atjēgsies, diplomātija nostrādās, un tas nebūs vajadzīgs. Nezinu, cik daudz viņš patiesi tic, bet šis paziņojums rāda, viņi neatkāpjas. Ārlietu ministrs arī pievērsās jautājumam, par kuru mēs esam runājuši šajā kanālā. Proti, kāpēc režīma maiņa Irānā nav tik vienkārša, kā izklausās. Irānas režīms nav atkarīgs no vienas personas. Tā nav diktatūra. Paklausieties viņa paziņojumu. Vai jums ir bažas par izmaiņām? Kur šobrīd atrodas Irānas reliģiskais līderis Hamenejs? Kāds ir viņa veselības stāvoklis? Esmu vienīgais, kas runā par režīma maiņu.
Tas ir tikai sapnis, ar ko daži ir apmāti. Mūsu sistēma ir tik dziļi iesakņojusies, tā ir tik spēcīgas saknes, ka cilvēku nākšana un aiziešana neko nemaina. Sistēma turpina darboties. Kā jau minēju, Irāna nav diktatūra, kas balstīta uz vienu cilvēku. Sistēma ir iesakņojusies, un simtiem tūkstoši cilvēku no tās iegūst. IRGC kontrolē spēkus, uzņēmējdarbības un reliģiskās institūcijas. Tātad, pat ja jūs noņemtu Hameneju, šie cilvēki vienkārši nepazustu. Viņiem ir visi iemesli cīnīties, lai saglabātu sistēmu, kas viņus bagātina. Viņam nav nepareizi. Šī ir tā pati analīze, ko mēs esam veikuši šajā kanālā. Režīma maiņai ir nepieciešams vairāk nekā tikai galvas nociršana. Ir nepieciešams, lai visa struktūra sabruktu vai tiktu aizstāta. Visbeidzot, ārlietu ministrs atbildēja uz jautājumu, vai Krievija un Ķīna militāri atbalstīs Irānu. Tas ir aktuāli, jo vakar Irānas mediji ziņoja, ka Krievija un Ķīna piedalīsies kopīgās jūras mācībās ar Irānu tuvajos austrumos. Tāpēc šī jautājuma uzdošanas laiks bija ideāls. Paklausieties viņa atbildi šodien. Jūs minējāt, ka Irāna stiprinās aizsardzību. Kāds ir jūsu plāns? Vai jūs saņemat militāru atbalstu no Krievijas vai Ķīnas? Vai tiešām domājat, ka atbildēšu? Jā, es labprātāk neatbildētu. Krievija mēdz pamest sabiedrotos, kad izmaksas kļūst augstas. Piemēri ir Armēnija, Sīrija, Venecuēla, Irāna. Varētu būt nākamā. Tāpēc mēs jums paziņosim, kad tas notiks. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu zemāk. Mani sauc Sems un tiekamies nākamajā video. Viena problēma, veidojot šādus video ar daudziem dronu triecieniem, pat ja tajos nav ievainoto vai Krievijas karavīru, YouTube bieži demonetizē mūsu video. Pagājušajā nedēļā 4 kara video tika ierobežoti. YouTube uzskata, ka dronu triecienu un frontes kadru rādīšana nav piemērota reklāmdevējiem. Tāpēc šādi video tiek ierobežoti. Tā ir mūsdienu kara realitāte. Karš, ko Ukraiņi izcīna un cenšas izdzīvot. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi to visu atspoguļot. Un tieši tāpēc mēs izveidojām savu platformu Business Basics. Mēs izveidojām to no nulles, tāpēc mums nav ierobežojumu. Nav jāizpludina dronu triecieni, kadri no frontes vai Krievijas aviobāzu iznīcināšana. Turklāt mēs patiesībā nerādām nekādas reklāmas mūsu vietnē. Tādā veidā mums nav jāveic pašcenzūra tikai tāpēc, ka reklāmdevējiem nepatīk tas, ko mēs atspoguļojam. Mēs nefinansējam vietni ar reklāmām. Mēs to finansējam ar jūsu atbalstu. Tātad, ja jūs esat kāds, kuram interesē šāda veida atspoguļojums, un ja vēlaties skatīties mūsu video necenzētā veidā un saņemt papildus saturu, ko mēs vienkārši nevaram augšupielādēt šeit YouTube, tad noteikti pievienojieties mums vietnē basicsinsider.com. Varat noklikšķināt uz saites vai noskanēt QR kodu. Pievienojoties, jūs varēsiet skatīties visu saturu, ko mēs jau esam augšupielādējuši, kā arī visus video, ko augšupielādēsim nākotnē. Paldies par atbalstu mūsu saturam un kanālam. Esmu Sems, tiekamies nākamreiz!